Moduls Rīga piedāvā. Tomēr ir tā, ka konceptuālas izstādes veidojot parasti ir kaut kas dots. Vienmēr jau dzīvē ir kaut kas dots. Tātad šoreiz dotais bija Raiņa gads, kurš apmēram tajā pašā laikā, kad es sāku strādāt pie dubultu stacijas kā pie izstāžu zāles, tad pat arī Rakstnieku savienība nāca klajā ar ideju, kad vajadzētu Raiņa gadā arī kādu laikmatīgās mākslas izstādi. Un Arno Junze un Sigita Kušnere mani aicināja. Un tā mēs kļuvām partneri ar Arno Junzi, un tā tad esam divi kuratori šai izstādē. Bet tēma radās, teiksim, domājot, kā es kā mākslas pasaules cilvēks, es tomēr arī balstījos arī nākamajā solī uz autoritātēm un nolēmu, ka ja jau Rainis, tad literatūras zinātnieku atzītais par labāko, vai par izcilāko atzītais Raiņa darbs, Jāzeps un viņa brāļi. Un tālāk lasot šo darbu, bet pareizāk sakot, lasot Jāņa Zandera eseju par to jaunajā gaitā, es uzdūros uz viņa analīzē, uzduros šo citātu. Un pēc tam, tā tad arī lugā. Un viņš bija analizējis Raiņa Jāzepu starp Šekspīra Hamletu, tā teikt, tēla psiholoģijas ziņā un Gētes Faustu, tā kā vilcis paralēls. Un vairāk bija runājis par to personību, par personības tādiem psiholoģiskajiem aspektiem, bet es šajā izstādē paņēmu šo citātu un vairāk, laikam, to adresēju uz tādām sociālām parādībām, uz sociālo klimatu, pareizāk sakot, kas man šķiet pēdējos gados ir taisni tāds, kad faktiski vēsturi tiek gribēts pārrakstīt, un pamats tam ir veci seni aizvainojumi, par kuriem notiek vai no atriepšanās, vai kaut kāda pārspēlēšana, vai kaut kādi tiek radīti atkal jauni pārdarījumi, kas ir skaidri zināms, ka nākotnē izpelnīsies kādu atriepšanu. Tā kā man šķiet, ka tā atriebības tēma tā kā nosaka to sociālo klimatu šobrīd. Tad turpat blakus ir piedošana, par ko cīnās Jāzeps. Un turpat blakus parādījās, vismaz tā kā, tik cik man ir informācija un tā kā es esmu lasījusi Ričards Rortijs, kurš ar savu ironisko nākotnes vīziju, manuprāt, nostājās tur blakus, jo arī viņš faktiski piedāvā kaut kādu trešo ceļu, kas nav ne kaut kas kopīgs, ne arī kaut kas norobežojošs, bet kaut kas, teiksim, kādā veidā cilvēki var komunicēt, izslēdzot vēlmes salīdzināties, teiksim, kura kultūra ir augstāka vai zemāka, pareizāka vai nepareizāka, kurai ir likumīgākas tiesības kaut kur eksistēt un kurai nav. Un, teiksim, paturot centrā to tīri cilvēcisko jūtīgumu, man tas likās tāda simpātiska tēma, un tā palika gan Rainis, gan nāca klāt šī sociālā filozofija, gan arī, protams, laikmatīgā māksla. Un laikmatīgā māksla vispār ir atvērta sociāliem tematiem un arī individuālām tādām psiholoģiski pētījošām tādām parādībām. Līdz ar to sanāca, ka to visu var saslēgt kopā. Ja tā jāsaka, tad man arī spēlēja dancēja, piemēram, labāk patīk no Raiņa lugām. Man viņa vienkārši šķiet interesantāka, varbūt tāpēc, ka ir varbūt vēl nesaprotamāka. Un ar to trauksmaino mākslinieka filozofiju, varbūt pat ne mākslinieka, bet tādu vispār to kreatīvo aspektu. Jā, es arī, bet es saku, šajā gadījumā es būtībā nemaz nepretendēju, kad luga tiek ilustrēta, kaut kā. Un es pat arī neapgalvoju, ka tas ir pats galvenais aspekts un pats galvenais teikums šajā lugā.
Man likās, ka viņš vienkārši labi dara. Plus arī pats Rainis, strādājot ar Jāzepu, parādās kā moderns mākslinieks tādā ziņā, ka modernās mākslas viens no centrālajiem tematiem ir identitāte. Cilvēka identitāte, moderna cilvēka identitāte. Un Jāzepā arī tas ir. Tātad Rainim tas ir, laikmatīgajā mākslā tas ir. Un šis ir viens no būtiskiem, saturiskiem arī saskars punktiem. Un šī identitātes tēma, viņa ir tā, kas tālāk paredz šo identitāti ne tikai individuāli, bet arī kaut kādos plašākos, tā teikt, sociālā aspektā. Tad, kad kurators uzbūvē to domu, vismaz atrod veiksmīgu virsrakstu. Bet uzrakst uz papīra? Jā. Nē, viņš uzraksta arī uz papīra. Vismaz viņš piefiksē tos savus līkločus, kā viņš tur domājis. Un tad ir tā, ka ļoti svarīgi, protams, ja tu aicini mākslinieku tomēr pateikt tev, kāpēc tu viņu redzi šajā konceptā. Un tas ir it kā nav viegli, un sevišķi angliski formulēt to, bet tas vienmēr ir jādara, un es to arī daru. Un tās vēstules pēc tam tev ļoti nodara, teiksim, tad, kad tu jau raksti un interpretē. Bet, un tas nozīmē, ka tajā brīdī tu tiešām nokoncentrējies un nodefinē pats sev, kāpēc tiešām tu to mākslinieku gribi, jo, teiksim, es zinu, tas šeit derēs, tā jau ir bieži, un tā, ka daudz vārdu nemaz nevajag. Bet tad, kad tu viņam raksti un aicini, tad tev ir jādefinē. Un taisni tajās vēstulēs tur arī parādījās, ka tiešām to saskars punktus var atrast. Tātad caur tiem pašiem sociāli filozofiskiem tematiem. Vai atkal ar konkrētu interesi par kādu filozofu. Teiksim, Rainis un Nīča. Maķedoniešu tēlnieks un Nīča. Un, paldies Dievam, latviešu mākslinieki visi ir radījuši jaunus darbus. Tas ir ļoti, ļoti jauki. Tas ir daži pavisam speciāli šai izstādēji. Savukārt Olga Šilova interpretēja jau esošas formas, liekot klāt jaunas, bet darbs arī ir pilnībā. Izņemot Dzintru Geku, kuru es aicināju, tas ir tā kā lēciens sāņus no tādas tradicionālas mākslinieku aprites. Bet es aicināju viņu, tāpēc, ka man likās, ka komplektā, runājot par atriebību un piedošanu, mums ir kaut kas Latvijā, kas spēj kaut kā, nezinu, pat nedefinēt, bet radīt kaut kādu sajūtu, kā tas varētu izskatīties, ka ir piedots, vai kā varētu izskatīties piedošana, tad man šķiet, ka tas ir viņas filmās. To es redzu viņas tajās Sibīrijas stāstos. Jo cilvēki parasti, mēs runājam par piedošanu, un principā izglītot cilvēki jau vairāk zina, ka ir labi piedot, bet nesanāk. Tas visbiežāk nesanāk. Un filmās, kurās Dzintra ir intervējis tik daudzus cilvēkus, kas ir gājuši cauri izsūtījumu LA un atgriezušies, bet kuriem ir traģiski zaudējumi dzīvē. Tomēr tas, kā viņi par to runā, kādi viņi ir, vismaz man tas liek domāt par to, ka var piedot un ka tas izskatās šādi, ka viņi neviens nerunā par atriepšanos, viņi nerunā par kaut kādu naidu, viņi nerunā tādās kategorijās, ka kaut kad, tur kaut kas tur būtu atkal jāpārdala un jāpārveido, viņi kaut kā spēj to, viņi spējuši ar savu dzīvi pierādīt, ka tu vari, un ka viņi nav arī, kā lai pasaka, viņi nav kļuvuši kaut kādā ziņā dvēseliski apdalīti, viņi dzīvo to dzīvi diezgan pilnvērtīgi. Tā kā es saprotu. Protams, es spekulēju mazliet ar savu pārzīmojumu, kuru es piedēvēju. Es nezinu, kā ir, bet katrā ziņā man šīs filmas stāsta kaut ko par to, kā varētu izskatīties piedošana.
Sevišķi lasot Rortī, man radās tāda doma, ka par ko ir cīņa būtībā, kas ir šis trešais, ir būtībā arī Jāzeps, par ko tad viņš cīnās? Viņš jau cīnās par to, lai viņš paliktu Jāzeps, tas, kāds viņš ir ar savu pieredzi, lai viņam nebūtu, kā lai saka, kardināli jāmaina savu personību, bet lai viņš varētu sadzīvot ar to, kas bija noticis, traģisks, lai viņš var sadzīvot ar savām atriebīgajām domām, tomēr viņas tā kā neveicot, lai viņš paliek viņš, jūtīgs un var dzīvot tālāk. Es apmēram tā to saprotu. Un tas nav viegli, manuprāt. Tāpēc, ka tas pierastais veids ir tā kā likt kaut ko pretī. Bet, ja, ko? Atriebība vai piedošana tādā, vairāk tādā, pilnīgā izlīdzinājuma izpratnē. Bet, ja nav pieņemams neviens, ne otrs, manuprāt, tas varētu būt tas, ja, ka tu saglabā to jūtīgumu un tomēr nebūt tādam atriebīgam, tā kā nemainīt to savu personības kodolu. Atriebība jau ir svarīgs koncepts vispār tradicionālajā domāšanā un judaismā kā tādā arī. Bet vai tev šķiet, ka mūsdienu modernais cilvēks ir piedodošāks nekā tradicionālais cilvēks? Jā, droši vien, kad es grūti vispārināt. Es tikai iedomājos, ka varētu par šo runājot, varbūt varētu ņemt vērā arī tādu postmodernisma devumu. Visā tādā sociālajā koncepcijā ir ļoti daudz pārstāvniecisku mehānismu mūsdienās, kas, es iedomājos, varbūt arī varētu mazināt šo zobs pret zobu, acis pret aci, ja, jo tiek gan atbildība, gan tiek deleģēta. Atbildība par lēmumiem tomēr ir kolektīva. Viņa turklāt ir arī bieži vien īslaicīgi strādājošu ekspertu ziņā. Un tā tālāk. Un rezultāts ir tāds, ka tomēr tā atbildība lielā mērā ir tāda kolektīva un konģeniāla, ja, par visiem notikumiem, un tu to tā kā tomēr vari izjust, ka tu esi kaut kādā mērā dalībnieks, gan tam sliktajam, kas notiek, gan tam labajam. Es to vismaz tā. Jo tu daudz kur pats piedalies vai pastarpināti esi piedalījies patiesībā. Varbūt, ka tā varētu skatīties, ka tas zobs pret zobu ir mazliet tā kā izkliedēts. To varētu uzskatīt par tādiem postmodernismu ieguvumiem, varbūt. Ko es pamanīju nesen, kas atgriežas un kas, man liekas, tomēr ir kaut kāda arhaiska domāšana, vismaz ir tāda sajūta. Priekšstats par to, ka apvainojums vai aizvainojums ir vissāpīgākais. Ka nevis, ka tev nozoga maku vai nogriež roku vai izsit zogu, par to var sadzīvot. Bet, ja tevi apvaino, tad ar to nevar dzīvot. Jā, bet redzi, interesanti, Rortī saka tieši to pašu, tikai pilnīgi citā atslēgā, jo runa ir par to, par ko cilvēks apvainojas, un tas tomēr ir kultūras jautājums. Un, ja tu esi ievirzīts tā, ka tev ir jāapvainojās par, piemēram, etniskiem jautājumiem, par tādu etnisku aizskārumu, bet varētu teikt tādā goda aspektā. Ir vai nav, teiksim, tevis pārstāvētā nācija pelnījusi lielāku godu, ja, kā tā kaut kādā veidā konkurējošā. Man liekas, šādā aspektā tas tomēr ir necilvēcīgāk apvainoties, bet tas, kas ir karikatūras, kas apvaino ticīgos. Svarīgi ir saprast, uz ko tu koncentrē savu jūtīgumu cilvēcīgo. Un tas, ko tu jautāji, un tas, kas notiek, ko mēs redzam, manuprāt, tas cilvēciskais jūtīgums ir koncentrēts vairāk uz tādām kultūras mantojuma aizsargāšanu
uz tādām goda jūtām, kas ir attiecinātas gan uz tautību, gan uz kaut kādu tauto sociālo plānu. Un jautājums, tas ir ļoti būtisks jautājums, ar ko tu sevi identificē. Tas ir šis identitātes jautājums, un ja tu sevi identificē un tava tā kā privātā pasaule tiek identificēta, piemēram, ar kaut kādu konkrētu nāciju, kādu konkrētu tautību un kaut kādu konkrētu tādu platformu sociālu, tad sanāk, ka tu tiec aizskarts tādā veidā. Bet man liekas, tas, ko arī Jāzeps meklē, un tas, ko Rortijs akcentē, ir tas, ka ir kaut kāds cits cilvēcisks kodols, kas patiesībā nosaka to, vai tu esi vai neesi cilvēks. Ne jau tas, kādā valodā tu runā, un vai tev ir jācīnās par to tik asiņaini. Par to ir jautājums. Tas, protams, ir ļoti tāds diskutabls jautājums, un kur nu vēl mums latviešiem, jo mēs jau tā kā ļoti. Un ir jau arī pamats par to uztraukties, tā vēsturiskā pieredze to ir iemācījusi, bet man vienkārši šķiet, ka vajag integrēt tajās domās arī tādu aspektu citādāk, ka tas nav tikai balstīts uz šīm goda jūtām attiecībā uz valodu, kultūru, pieredzi. Aizvainojums ir kaut kas individuālāks, kaut kas tāds dziļi vienpersonisks, tā varētu to teikt. Jā, Arno Jūds tam taisni ir veltījis izstādes ievadā veselu eseju un pārskata šos literatūras zinātnieku atklātos un viņa paša arhīvos uzmeklētos biogrāfijas faktus, kas liecina, ka Rainis bija aizvainots pats. Un kad Jāzeps lielā mērā varētu būt prototips taisni viņa tādam tieši aizvainojumam, Rainim kā aizvainotajam, kā tādam, kurš bija nodots un pēc tam dzīvē bija spiests daudz par to domāt, kā viņš sadzīvo ar to nodevību. Jo faktiski arī tas izsūtījums kā tāda bedrē arī bija, kurā viņš bija iemests. Jā. Uz diezgan ilgu laiku. Jā, bet es atkal varu pieminēt Dzintras Gekas filmas blakus un nezinu, vai tomēr tik ļoti varētu tā vispārnāt, ka tas tagad ir definējis Raiņa personību uz visu atlikušo mūžu un ka tiešām neviena cita doma viņa galvā nebija. Ka tā bija tāda svarīgākā, par ko viņš cīnījās, jo es domāju, ka jo cilvēks ir talantīgāks un redzīgāks, jo viņš pamana pasaulē varbūt arī daudz ko citu, kam veltīt savu enerģiju un dzīvi un laiku. Un Rainis, man liekas, arī ir viens no tiem. Bet, protams, tā var teikt, tādā klasiskajā Raina biografēšanā, kāda ir. Tagad jaunākos laikos, jā, tas aizvainojums ir svarīgs. Un tiek pieņemts, ka tam ir liela nozīme. Protams, ka kaut kāds pārdzīvojums vienmēr rada tev, pavēr mazliet to skatu plašāk. Tā pavisam vienkārši. Tas jau tāda didaktisks pieejams. Bērns arī skolā māca, liek viņiem pildīt smagus uzdevumus, ar domu, ka dzīvē tas viņiem varētu noderēt. Par to es tādu ko īpaši vairāk. Es izstādē to neesmu tā arī izcinājusi, jo man bija svarīgi atrast saskars punktu, un to es laimīgi atradu. Un tālāk faktiski stāsts ir vairāk par laikmatīgo mākslu un par tām tēmām, ko mākslinieki piedāvā. Sanāk, ka tas tīģeris sirdī tas aizvainojums, ja? Viņš ir gatavs lekt ārā un plosīt? Jā, tas moments, kad tu esi gatavs kaut ko darīt. Jā, ko ar viņu darīt? Jā, jo viņš var aizlikt dažādos virzienos, var pavisam tradicionāli atriepties, bet Jāzeps dodas meklēt trešo dzimteni. Tātad tas tomēr ir kaut kas pilnīgi jauns. Viņš nepievēršās, viņš nerevanšējās,
un arī nedodās atpakaļ, no kurienes viņš nācis, nemēģina tur savas tiesības pierādīt, dodas prom. Un nepaliek arī, kur bija, nepaliek arī Ēģiptē, dodas trešajā ceļā. Tātad es saku, viņš mēģina kaut ko saskaņot, kaut ko būtiski jaunu radīt. Tas man liekas ļoti tā vismaz, es domāju, var tā uz to paskatīties. Jo citādāk ir grūti saprast, ko viņš īsti beigās izdara. Kā viņš tā aiziet, tā kā nekur atsakās. Būtībā tā kā vēl vienreiz, tā kā vēl viens upuris, var domāt, tā atteikšanās ir. Es tomēr domāju, ka viņš nedodas, tā teikt, prom no dzīves. Es zinu, ka ir arī tādas interpretācijas, kad viņš tā kā dodas prom no dzīves, un tas, ko viņš tur apraksta, tas gaišais, tas ir tāds, tā kā vairāk tādā reliģiskā perspektīvē kaut kāda tur tā pēcnāves dzīve. Es vairāk skatos uz to, ka viņš patiešām devās meklēt tajā dzīvē un tajā realitātē, fiziskajā, kurā viņš tur ir meklēt kaut kādu veidu savas identitātes tādai pilnīgākai izpausmei. Optimistisks tāds skats. Es to neredzu kā pašnāvību. Izstādē ir arī apraksts sadrukāts, kas ir katram izstādes apmeklētājam jāņem rokā, jāizlasa. Jā, tas ir ļoti moderni. To es varu pastāstīt tiem, kas varbūt nezina un nebraukā tik daudz. Bet ja šobrīd nevienā izstāžu zālē modernā nav pie sienām lapiņas ar kaut kādiem tur etiķetes kaut kur uzlipinātas, kas izraibina visu. Un ir jau saprotams, protams, ja runa ir par telpu un kā zināms laikmatīgā māksla ļoti sadarbojas ar telpu, tad šīs etiķetes, protams, vienmēr ir problēma. Jo tas ir kaut kāds punkts, kaut kāda pieturzīme telpā, ja, par kuru nezinu ne mākslinieks, par kuru, kurš kaut kur tur tuvu tam darbam tiek pielikts klāt un sāk veidot kaut kādas formālas attiecības ar to darbu. Bet tas tieši tāpat kā gleznē rāmis, tas parāda, ka šeit ir mākslas darbs, šeit ir viņa nosaukums. Bet laikmatīgai mākslē nekādu rāmju nav. Laikmatīgai mākslē nav nekādu rāmju. Laikmatīgā māksla ir viela, bet nav tai vielai kaut kāds ierāmējums. Ir materiāls, lai kāds viņš būtu, viņš varbūt arī nemateriāls. Un tāpēc ir šis buklets, tur ir plāns, un cilvēkam tā kā tiek piedāvāts arī iejusties telpā ar plānu un saņemt informāciju tur. Kā es pati daru? Es, piemēram, kad man vispār nav laika, es paķeru to bukletu un vienkārši ieglabāju atmiņā to vizuālo iespaidu, un tad mājās lieku tos kopā. Bet, protams, kā lai saka, lai paturētu to prātā, tomēr ir jābūt zināmai pieredzei uz to tēlu uztveršanu. Tev tomēr ir jābūt drošam, ka tā tava līdzinējā pieredze, ka tu saproti, kas māksla var būt, kā viņa var izskatīties, ka tu nepalaidīsi kaut ko garām. Savukārt, ja tā pieredze nav, tad labāk tomēr ir ņemt to bukletu un vismaz konstatēt, tātad, ka tas ir tas darbs, saprast, ka viņš tur sākās, tur beidzās. Un varbūt arī mazliet izlasīt to interpretāciju, jo ir jau skaidrs, ka, ja tu saproti, tu labāk atceries. Ja tu saproti uzreiz, tad tu atceries, lūk, tas tēls bija piedāvāts par to domāt tā, kaut vai tādā veidā. Un tad tu vari mājās pēc tam domāt, bet galīgi varbūt garā bija šī interpretācija, kas vienmēr ir iespējams. Ja māksla nav viennozīmīga. Māksla nav viennozīmīga un noteikti var interpretēt pilnīgi dažādi vienu un to pašu darbu. Es ļoti gribētu, lai izdodās tā, kā ir iecerēts, un tādas, kādas ir norunas arī ar Jūrmalas domu, ka šeit plauks un zelstā laikmatīgās mākslas platforma. Tātad šis gads būs veltīts Rainim, arī nākošā izstāde ir no Raiņa programmas. Tā ir izstāde, ko kūrē Ilze Knoka. Tā izstāde ir no septembra līdz gada beigām. Un tad nākamgad man ir plāni sadarboties gan ar fotobienāli, kas pirmoreiz notiks Latvijā, gan arī rudenī ar tēlniecības kvadrienāli.
Un vēl vismaz 2 izstādes, par kurām šobrīd vēl nerunāšu, bet kuras ir tādas mazliet iezīmētas, kas varētu būt starpdisciplināras. Jā, starpdisciplināras, bet lielā mērā balstītos vietējā materiālā. Man ļoti gribās arī ar pašu šo ēku kaut ko darīt, un es ļoti gribu veidot izstādi, kuru es savā darba žargonā saucu par tādu vācisko telpas pētījumu. Bet tiešām Vācijā ir daudz mākslinieku, kas strādā taisnē ar arhitektūru, ar telpu, faktiski neko tajā neienesot. Bet nākot iekšā un gan ar plānu, gan lasot plānus un studējot pašu telpu, veidot tādus, akcentēt tādus neparastus aspektus, negaidītus šajā telpā. Un tas ļoti interesanti. Man liekas, ka šī ēka taisna, šis modernisms tam ir ļoti piemērots. Tā kā ir dažādas idejas un cerams, ka izdosies.